Sveiciens, Pāv, bet šūtraundā tiekamies ar jums pirmo reizi 2026. gadā. Es ceru, ka jums ir lieliski sācies jaunais gads. Rudolf, čau, kā tev sācies 2026? Es iesāku publiski, es palīdzēju cēsniekiem sagaidīt jauno gadu. Tā bija tāda interesanta pieredze. Šāvi petards? Nē, es tur kopā ar visiem 10, 9 skaitīju. Bet vispār iesācies ļoti darbīgi, jo tuvojās tā solo izrāde. Es tur pats producēju, līdz ar to es aizmirsu, kad ir tik daudz visādas sīk. Tāpēc vispār visu cieņu visiem tiem, kas organizē pat milzīgāks pasākums, jo pat tādā mazākā vietā ir tik daudz detaļas. Tu atceries, taču ir ziemā. Starp katru izrādi vajadzēs apkopēt. Vajag to, tur baigi ir visā tāda sīkuma, kurus nevienu nedrīkst aizmirst, lai būtu labs pasākums. Jā. Kad tev sāks? 23. janvārī vairs jau nav daudz. Jā. Labi. Iesim, skatīsimies, novērtēsim. Rakstiet komentāros, kā jums patīk Kukurēna stāvs. Mums būs viens komentārs labs. Jā, jo šķiet, bet jā, labi, pie komentāriem beigās. Bet par ko šodien raidījumā? Par basketbolu. Par basketbolu? Pagaidi, kā tev sācies 2026? Nē, ļoti labi. Viss kārtībā? Darbīgi. Arī darbīgi? Darbīgi. Ļoti labi. Nē, viss ir kārtībā. Ritenis turpina griezties. Tā kā, bet šodien, es domāju, ir noticis tāds viens liels darījums saistībā ar Kristapu Porziņu pārstāvēto komandu. Jo tu jau domāji, Ko es palaidu garām? Jā, bet un tāpēc nerims tās runas, ka arī Kristaps varētu tikt aizmainīts. Es domāju, lielajā tēmā mēs šodien iedosim savas versijas, uz kuriem Kristaps varētu aizmainīt. Jā, labi. Bet pirms tam ziņas. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Tad mums, pirms mēs ķeramies pie lielās tēmas, ir pāris jaunumi, kas kopš pēdējā mūsu raidījuma, jeb 2026. gadā ir notikuši. Ķeramies, sākam ar lokālo un tad ejam plašākos ūdeņos. Lokāli mums ir aizdīta pirmā kārta Užavas kausa, jeb Latvijas kausa izcīņā, un runa ir par ceturtdaļfinālu pirmās kārtas spēles. Diezgan daudz pārsteigumu, ne? Kā tev tātad Zeļi zaudēja Liepājai, kas ir pārsteigums, VF zaudēja Valmierai, kas ir pārsteigums pēc tāda varbūt tāda statusa. Un varbūt pārsteigums ir starpība. Jā, arī noteikti. Ventspils uzvar pār Ogri savā ziņā ir pārsteigums, jo iepriekšējā spēlē viņi nesen tikās Latvijas-Igaunijas līgā un tur viņi zaudēja. Plus, varbūt tās uzvara ne, bet arī tas, ka pirms otrās kārtas ir diezgan, pamatīgs pārsvars un Nelu uzvarēja RSU, tā kā VF Fānklubs arī ir vienīgais īstenībā no otrās līgas, ja NBL komandām, kas tika līdz ceturtdaļfinālam. Es zinu, ka tu biji klātienē vienā no šīm spēlēm. Jā, es biju devies uz Rīgas Zeļi pret basketbolu klubu Liepāja. Visādas interesantas emocijas. Es biju ar dēlu aizgājis. Pirmkārt, es biju aizgājis vienreiz, ka man bija jābūt studijā, tur pirms ūdens dēļ, kaut kāds tur 10 gadu jubilejas, bet bet es pirmo reizi tā izbaudīju full experience komandas sporta spēļu hallē. Bija dažas lietas, kas man ļoti patika, un dažas lietas, kas man ļoti nepatika. Un tas nav nekas, man patika kaut kāds tur plašums, un tiešām ar sīko tur iet baigi labi, jo tas tribīns tur tāds diezgan plašs, tur lejā var noskrēt, visi ir plaši, bet, tās dažas lietas, ko es rakstīju, ka, kaut kā tā tikai, man liekas, Latvijā lielais tablo nestrādā, tad es prasu, kāpēc nestrādā. Jo viņš tur kaut kā, tad, ja viņi ieslēdz, tad raustās citas lietas, un tad vienkārši nevis tiek risinātas lietas, bet, tāpēc nebūs lielais tablo. Skaidrs, ka zinot, cik Zeļiem daudz sponsoru, vienā tablo vajag sponsors, tajā ekrānā otrs ekrāns no tām vietām, kur es sēdēju, nav redzams, ja tu nesāc liekties virsū tā te nepazīstamiem cilvēkiem. Ir tev jāpajautā, kāds rezultāts. Jā, apmēram, vismaz varbūt tas ir par to laiku, kad vairāk kā basketbols. Komunu veidotos. Un es tur tiešām tā kā vispār nevainoju Zeļus, bet es vainoju to, kad
ir tāda jauna hāle un jau tā kā nestrādā. Tur jau no pirmajām dienām, tur jau ar internetu pieslēgumu tiešām bija problēmas. Atceries, pirmās spēles vispār no griestiem izskaties, ka tiek filmēts, tāpēc no augšējā, tāpēc no vidējā tā balkona, kur teorētiski vajadzētu filmēt, tur nebija pieejams tur internets. Jā, un tā bija forši, kā bija daudz cilvēku. Man patika runāt par talismaniem. Henrijam ļoti patīk dinozaurs. Viņš pienāca mums klāt, sasveicinājās. Viņš tāds fresh. Viņš fresh dinozaurs. Zinu, Panda jau liekas tāda padzīvos viņai, bet viņiem, liekas, tā arī ir atjaunots kostīms īstenībā šogad. Ir izmazgājusies. Nē, man liekas, ir mazliet savādāks. Bet tā pieredze bija laba un īstenībā arī forša spēle. Kaut kā izskatījās, kad Liepāja vairāk gribēja. Kā, man liekas, viņi sapratu, šis mūsu turnīrs, tad mēs varam kaut kāds pusfināls tikt. Un tā. Un Zeļiem labi, kad viņi... Tagad viņi, man liekas, Zeļi tika tajā robežā, ka man liekas, ka Rīga Zeļi tiks īstenībā tālāk. Jo vienu brīdi bija jau tie plus 16, un tad Liepāja tur beigās izlaida. Jā, bet Zeļiem ir vērojams tāds mazliet tāda nosēšanās šajā sezonas posmā. Tas laikam jau ir loģiski, ja tu jau nevari vienā tā kā līmenī visu sezonu nodragāt. Bet sezonas sākumā viņi bija izcilā formā, viņi tur bija visilgāk trenējušies no visiem. Droši vien, ka šajā brīdī tad ir kaut kāds formas kritums, tas ir viens, un otrs jau arī sastāvā ir diezgan liela roba šobrīd. Jā, robi, plus man arī liekas, zintās, es neesmu bijis profesionālā komandā, bet kā spēlētājs, bet man liekas, tās sastāv izmaiņas tādas diezgan lielas, ka tikko varbūt tur tas viens amīts, labi, tur saprot, ka viņš nevarēja iesties, viņš joprojām ir atkal, tagad jau ir janvārs, ir nākamais amīts, kuram pirmais gads Eiropā, tur ar visu no jauna jāiejūtās, vīksne projām, vīto, tāda, jā, kaut kā tāda, varbūt tas, jo, zin kā, Liepājai arī ir sastāv problēmas, nav jau tā, ka tikai Zeļiem būtu. Bet Liepājai no tāds iešanas projām, viņiem ir sastāv. Jā, viņiem ir veselības problēmas. Zin kā, šeit es tā vēroju, jo pirms tam kaut kā Zeļi bija vēl arī pagājuši, kad viņi tāds, tas riktīgs, tu, ko mēs esam, tas soliņš un tā. Tad šoreiz es tā pavēroju, ka arī soliņš kaut kā tāds dzīvāks bija Liepājā. Zini, ko es esmu ievērojis Zeļu saistībā? Īstenībā savā ziņā arī VF saistībā pēdējos gados. Atceries savulaik, tad, kad nosacīti bija treknie gadi, Barons bija tas, kas vienmēr tur komplektēja, pat jau pēc trekniem gadiem vienmēr komplektēja bez mazvai tur divas dažādas komandas sezonā. Bija viena, kas sāka sezonu un tad piepirka klāt vai parakstīja kaut ko klāt sezonas beigām un kļuva par tur stiprāku komandu. Un Zeļi ir tieši tā rīkojušies visas tās 3 sezonas, kopš viņi ir pastāvējuši. Sezonu sāk viena komanda un tad sezonas beigās. Ne jau komanda cita, bet tas lomas sadalījums jau pienāk klāt vienkārši ļoti meistarīgi spēlētāji. Un VFam jau arī, VFs izkrīt no Champions Leagues un regulāri ir tā, ka kāds aizbrauc prom vai kāds neataisnos sev cerības. Kā tagad arī atkal. Jā, un tagad VFam arī izskatās, ka tieši tāpat būs, bet mīnus 14 Valmierā, tas tomēr ir diezgan pamatīgs deficīts un Valmiera spēlē ļoti labi šos pēdējo tādu nogriezni un ļoti rezultatīvi. Jā, un plus tā kā VFs visas svarīgās spēles tagad zaudē. Zaudēja Champions Līgā, zaudēja Zeļiem, pagaida Valmiera. Kā viņi vēl tikko pirms Kalevam? Nē, Kalevu viņi uzvarēja pirms Champions Līgas. Viņi nezaudēja tikko? Viņi zaudēja izbraukumā, man liekas, Kalevam. Jā? Zaudēja izbraukumā. Jā, pareizi. Viņi zaudēja visas svarīgās spēles. Nē, skaidrs. VFam jau, vismaz, ja mēs par sastāviem, tad VFam tas sastāvs vēl plānāks šobrīd ir, jo tādi spēlētāji, kas tādā Champions Līgā vispār nebija pat rotācijā, šobrīd iet pamatpieciniekā citreiz pat. Un zini, kas ir, man liekas, ka tāds, un interesanti šajā duelī, man liekas, tas, ko komentētājs spēles sākumā, komentētājs spēles sākumā nepieminēja, ir tas, ka, zini, tur Valmiera jau arī tādi, labi, Ate izdevās VFā, Ate ilgi bija kapteinis, bet tagad viņš ir projām, bet tad ir tāds Werners Koks, kuram VFs neizdevās līdz galam, Mārcis Vītols, kuram arī, un tad, man liekas, ar tur tāds princips, kur, zini kā, man patīk pašam mans joks. Valmierai ir pietiekami daudz resursu, lai viņi varētu sacensties arī naudas ziņā ar VF šobrīd. Es domāju, ka visi tie spēlētāji, ko tu nosauc, ir tādi, kurus labprāt arī VF savās ringās redzētu. Jo tas, kas man liekas, tas, ko es ierakstīju arī čatā, labi, protams, Zeļiem vispār, un arī VFs var atspēlēt, mīnus 14 mūsdienu basketbolā nav nekas, un Zeļiem vispār, kur viņi ir favorīti, viņi ir favorīti pret Liepāju, mīnus 9. Bet viņiem Liepājā arī Latvijas-Igaunijas līgā negāja viegli šo sezonu. Jā, viņi beigās tikai vinnēja. Pašā galotnē. Tāpēc man liekas smieklīgi, ka vismaz Latvijas kausa kontekstā var gadīties, ka tur Rīga VFs cīnās ar Zeļiem, kuram tur Rīgas atslēga un kādā krāsā būs Rīga.
Man beigās visiem būs vienalga, tā Rīga ir rozā vai melna, Latvija būs tur vai zila vai dzeltena vai kaut kas tāds. Nu jā, jo Zeļa ar VF var cīnīties beigās par kausa 7. vietu. Jā, bet ko es gribēju teikt, man liekas tas, ka bija šī nedēļas nogale, mēs to pieskārsimies tev vienai lietai, kas varbūt nepatīk, bet man liekas, tam kausam ir jāiet, ir tas leģendārais basketbola čats. Un, zini, tagad bija forši, kad sanāca sestdien, tā bija, kad bija tās 3 spēles pēc kārtas. Un tu, zini, kā vēl tur ierakstīja, izcila diena basketbolu, tur pie televizora vietējais basīts 3 svarīgas spēles. Pie televizora bija kā bija tā diena. Nē, labi, tas cits stāsts. Es par to pateikšu, un man liekas, ka ir jāmēģina, man liekas, tas uzžaus kausa iegūs, ka man liekas, ir jāuzdara tā lieta, ka tas, kad tiek līdz tam ceturtdaļfinālam, tad izspēlējam no ceturtdienas līdz svētdienai vienu spēli. Nē, tas ir protams, es jau sen par to stāstu. Tad vēl nebija kausa. Es vēl strādāju sporta centrā un rakstīšu viedokli par šo, ka tas ir kaut kāds, tas tā reāli ir mārketinga iespēja arī. Vāc un veselu turnīru uztaisīt. Labi, cita lieta, ka varbūt cik cilvēki nāk tādā trešdienas vai ceturtdienas vakarā uz neitrālām komandām. Uz ceturtdaļfinālu neatnāk, bet, zin kā, un man vienkārši liekas, ka Latvijai ir tas arī, ja to laicīgi kaut kā saplāno, mums ir tā fantastiskā iespēja, ka Latvija ir maza. Pat ja tas ir vienā nedēļas nogalē, ceturtdaļfinālā notiek viena spēle, teiksim, pie stiprākās komandas, jūs tur pelnījuši, piemēram, Valmierā vai, kur šobrīd. Un tad uz pusfinālu pēc 2 dienām sabraucam Rīgā. Man liekas, ka Lietuvā ir Final Four beigās. Man vienkārši patīk tas, ka tajā čatā tik ļoti visi bija pieslēgušies Latvijas tam basītim, tagad tādā janvārī 3 spēles pēc kārtas aiziet. Jā. Mēs parunājam par tām TV pārējām. Es nezinu, es varu apsolīt, ka, ja nenotiks kaut kas superārkārtējs, ka bet VF un Valmieras spēlē sestdien būs komentētājs no 1. minūtes. To es varu apsolīt. Es zinu, kurš komentēs. Tu? Jā. Nē, es to arī. Tā bija tāda jokaina lieta, kad ir šie svētki, bet tad mēs nonākam līdz Valmieras VF spēlē. Pa lielam no intrigas viedokļa, no ceturtdaļfināliem iespējams pati intriģējošākā. Tā kā lielākais, uz ko vajadzētu vispār koncentrēt. Un arī tā kā vēlā spēle tajā dienā, mums pirmās 8 minūtes nav komentētājs. Vispār nav, un kas ir tā kā jokaini, un tad ir labi, tā nav no intrigas, bet tas tā blāds ir ceturtdaļfināls, un LU, RSU. Jā, tas ir attieksmes jautājums. Tur vispār neparādījās. Tas ir attieksmes jautājums. Bet tur neparādījās. Tā arī nebija. Es neskatījos, bet cik es lasīju, tad tā arī nebija. Jā, un tas ir vienkārši tāds, tad mēs arī, mēs gribam pārdot kaut kādam, mēs gribam, lai ir vairāk cilvēki. Un tad es iedomājos, ka ir kaut kāds cilvēks, kurš tā kā mazliet ir sakojis līdzi, un tagad ir tie kausi, un es iedomājos, man jau ir grūti paskatīties tomēr pa teļuku basīti, ja nav tas komentētājs. Es iedomājos, ir tāds cilvēks, kurš tāds, labi, došu iespēju tam Latvijas basketbolam, viņš ieslēdzis tāds, kas tas ir? Es vienkārši... Vēl LURSU spēle, kur tomēr būsim godīgi, ir vismazāk intriģējošā no tāda sportiskā viedokļa. Nav cilvēku, kas radītu atmosfēru, lai tev būtu interesanti vai aizraujoši skatīties un klausīties to bez komentētāja. Kaut kas ir jādomā, kad ir kaut kādi noteikumi. Labi, bet ejam tālāk, jo savā ziņā saistītas šīs ziņas Juris Vītols no Rīgas Zeļiem pret Liepāju aizdīja savu pēdējo mājas spēli. Jā, labi spēle šajā sezonā. Jā, kur saņēma pat MVP no savu nākamā trenera Uvi Helmaņa, jo Juris dosies valsts militārajā obligātajā dienestā. Līdz nākamā gada līdz šī gada novembris vidus, novembra beigas, tādi 11 mēneši viņam jāpavada ir dienestā. Viņš ir tāds, es jau ceru, ka viņš vienkārši novembrī, Zeļos, es domāju, ka viņš atgriezīsies basketbolā. Jā, bet Zeļos viņam beidzas līgums. Vienalga, es ceru, ka viņš kur atgriezīsies, viņš pēkšņi būs tā kā, viņam būs tetovējumi tur pār Tēvzemi, un viņš tagad tāds Rīga bez matiem, tagad tāds sakačās. Nevis bez matiem, bet tā kā plika galva un atstās tādu mazu. Jā, viņš tāds tajā, man tagad patīk arī motocikli. Tā kā kaut kas tāds. Bet, interesanti. Interesanti, kā beigās tas arī tika pasniegts, ka tur viņš tur, un kā mēdī to uztvēra, ka viņš tur nomaina savu karjeru īstenībā, jo nav tā, ka Juris to labprātīgi darīja. Vienkārši viņš tika izlozēts, un viņš labprāt arī nebūtu to izlozējis, bet viena lieta, kas droši vien par ko ir jādomā, mēs to tagad no basketbola perspektīvas sajūtam. Es par šo stāstu, viņš jau kādu laiku bija aktuāls, un tagad ir pienācis brīdis, ka vairs nevar izvairīties un ir jāiet. Bet tagad atjaunojot to obligāto militāro dienestu, ja tev tā izloze iekrīt, tad pat ja tu esi
profesionāls sportists, tev īsti nekādu citu versiju nav. Tā kā tas bija kādreiz, un tā kā tas ir īstenībā arī kaut kur dažās citās valstīs. Kaut kādi, es negribu tos nosaukt par atvieglojumiem, bet citā režīmā varbūt kaut vai mēs atceramies ASK laikus un kad ASK bija piemēram ar brocēniem. Tad varēja iziet, skaitīties dienas tā nosacīt. Tas tāpēc, kā man liekas, Latvijā visi šie te... Nav tā, ka kaut kādi biatloni arī skaitās, man liekas, armijas dienas, es nezinu, Latvijā, bet vispār tas ir zem armijas. Jā. Es atceros, man liekas, stāstu, ka Sandis Valters bročos, kad spēlēja, tad viņam arī bija tā viena reize, vai cik tur tās reizes, ka viņam ir jāaiziet uz tām kazarmām, jāpaliek un tā, bet, tu tā kā tev nav jāpārtrauc savu profesionālā karjeru. Bet, no otras puses, Jūras Jauns, viņam jau visu vēl... Bet, zini, es tad atkal, jo tāpēc basketbolistam sanāk tur 10 mēnešiem, jo... Bet ir arī, ir kaut kāda arī džeki, es domāju, bet ja mēs tā darām basketbolistam, tā profesionāla karjera, bet, nezinu, ir džeks, kurš vidusskolā ir sācis kaut kādu, savu biznesa karjeru, viņš tur kaut ko viens pats ņemās, bet kaut kādi pirmie klienti ir, viņam arī ir jāpārtrauc. Skaidrs, ir, jā. Ja tā domā, tad kāpēc, varbūt tās, man liekas vienīgais ir, ja tu esi tā kā Latvijas vīrieši pieaugšajā izlasē. Varbūt tāda kaut kāds... Nekā, bet Somiem, Markanens un Botas laikam arī, jā. Vasarā. Braucējs, viņiem ir kaut kāds vasaras režīms, ka viņi tur kaut kādu vairāk gadu... Man liekas. Jā, viņiem jāiet vienkārši. Vairāk gadu garumā, tu tur izēji tos... Pat tur 3 nedēļām vasarā. Varbūt kaut kas līdzīgs kā zemesardze. Tas rezerves amāt. Katrā ziņā droši vien, ka pie šī varētu domāt. Skaidrs, ka iespējams tas ir bijis aktuāli arī iepriekš citos sportveidos. Vienkārši tagad tas basītī ir parādījies, tāpēc mēs esam tam pievēršam uzmanību. Man patīk, ka tur bija tie armijnieki tajā spēlē, ka tur varēja aiziet uzsastēt, un tad tur gāja arī sīkāk klāt, Henrijs arī piegāja, un viņam iedeva atstarotāju to. Un tad man patīk, es sapratu, ka man dēls tāds diezgan drosmīgs džeks ir, un tad pēc tam viņš redzēja, ka citiem, tur deva arī blociņus un pildspālu. Henrijs skatījās, ka citiem, viņš man neko nepasakot, viņš pats piegāja pie tiem armijniekiem, viņš tāds, blotiņš un pildspēle. Tu viņu iedēvi, bet man arī, ka viņš tā, come on, dživā, es redzēju, ka viņam viņš dabūja viss kārtībā. Bet lai veicās dienestā, lai veicās armijā. Visticamāk jau tu sagaidīsim un gaidīsim atpakaļ laukumā, un visticamāk arī sagaidīsim atpakaļ laukumā nākamajā sezonā. Būs interesanti, kurā komandā, jo es zinu, ka Jūri bija interesi arī no citiem Latvijas un Rīgas klubiem iepriekš, un galā viņš jau Liepājā ir spēlēs. Viņš jau 5 gadus profesionāls. Jā, viņš ilgi, jā. Viņš jau jauns, bet pieredzējis. Arī 14 gados bija jau tādā 30 gadnieku prātā, ne? Vismaz tāds sajūta. Gudrs džeks. Jā. Labi, Jūri, lai tev veicas, mēs ejam tālāk. Man nedaudz plašākos ūdeņos izpeldam. Vai tu zini, kuras līgas protokolu mēs šobrīd tās skatāmies? Ir vai nu otrās, vai nu trešās labākās Eiropas basketbola, kur vēl strīdās. Tā nav entuziasta līga tomēr. Tā nav entuziasta līga, tas ir viens pat bildes. Man liekas, mums būs video tūlīt. Bekā Rimšai pat visiem ir bildes entuziasta līgas. Tie bija pēdējā brīdī pieteikti. Var sakot, runa par Trapani basketbola klubu, kas aizbrauc uz Čempionu līgas spēli 5 cilvēku sastāvā. Un spēle noslēdzās jau pirmajā ceturdaļā. Mārtiņš Kozlovskis bija viens no tiesnešiem, galvenais tiesnesis spēles. Un pēc tam Trapani pirms tam jau neaizbrauca uz spēli Boloņā Itālijas čempionātā, pēc tam uzņēma savās mājās spēli pret Trento. Paskatīsimies highlights, jo līga uztaisīja pat highlights šai spēlē. Var pagriezt varbūt nedaudz klusāk, ja sanāk, mēs runāsim pa virsu, bet, protams, Trapani nav super daudz fani, bet ir, jā, tur 4500 vietas ir, protams, tur aizņems stipri mazāk. Vai šis ir pēc tam, vai ne? Šis ir jau pēc tam 7 cilvēki bija pieteikti uz šo spēli, un tad šādi brīnišķīgi highlighti arī tika sagriezt no mača, jo projām 17-gadīgie spēlēja, tad džeki vienkārši aiziet projām, tad uztaisa piezīmes, kur viņš stāsta, ka viņam vēders sāp, un viņš nevar paskriet un paspēlēt, viņš ir traumēts. Tas viss notiek profesionālā basketbolā un klubā, kas vēl nesen tur runāja par to, ka viņiem ir mērķis kļūt par tur... Eirolīga, nē? Jā, Eirolīgas līmeņi, tur sacensties ar Milānu un Boloņu. Tā kā, diemžēl pieredzam arī ko šādu. Bet apsēs, pat šai spēlē ir highlight un komentātors.
Jā, trāki. Un, mēs tiešām tomēr skatāmies, labi, tas ir augsts Eiropas līmenis basketbolā. Tā ir top 3-4 līga. Bet neko darīt naudas. Klubs beigsies, jā? Klubs ir vakar, kad mēs ierakstām tādu otrdienā, pirmdienā tika oficiāli izslēgts no A sērijas. Tur ir 600,000 sots uzlikts. Un tas viss sākās jau pagājušās sezonas beigās, kad nebija norēķins veikts par iepriekšējo sezonu. Un tad jau tika atņemti punkti sākot šo sezonu, lai gan sportiski viņi sāka ļoti labu sezonu. Viņi bija viena no vadošajām komandām A sērijā. Un tur bija tiešām arī ļoti labi spēlētāji, kas viens pēc otra pameta komandu. Un treneris Repeša, zināms skadrs, un arī pameta komandu. Derils Middletons, atceries tādu džeku, viņš vēl 50 gadu vecumā spēlēja basīti. Okay. Amerikānis. Viņš Spānijā spēlēja vēl kaut daudz plaši. Un viņš tagad jau ir treneris, un viņš aizdītajā vasarā atnāca uz šo klubu, lai strādātu par asistentu. Viņš tāds ļoti respektēts, cienīgs. Viņš aizgāja ātri? Nē, viņš tā kā nepareizā karjeras izvēle, tā varētu teikt. Daudziem, es domāju, ka dažiem spēlētājiem jau tur, kas ir spēlētāji tiek pie citiem klubiem. Jā. Trāki, jā. Tā kā arī tādas lietas notiek pat salīdzinoši augstās līgās. Top 5? Jā. Viens no spēlētājiem, latviešu spēlētājiem, spēlēs top 5 līgā. Jā, par to arī runājam tālāk. Pastāst, kurš? Mans mīļākais un Latvijas izlases basketbols, to es nenoliekšu. To es esmu teicis, lai piedod vispārējā, bet Kristers Zoriks no, kā arī jāzunā, Jeidas pārceļas, kur sezona sāk diezgan labi, uzvarēja pat Barcelonu, nospēlēja diezgan produktīvi, bet pēc tam diezgan zaudēja minūtes laukumā, un tur jau leģendārajā čatā viņš jau tika izbeidzies. Jā, beidzies. Bet pārceļās uz Udīne komanda Itālijā, kur ir spēlējuši pirms tam 2 latvieši. Ja? 2 latvieši saspēlnieki. Tātad Kristaps Valters un Sants Buškovics. Tagad šiem saspēles vadītājiem ir 3. latvietis, kurš tur spēlēs, Kristers Zoriks. Man liekas, ka forši, labāk nekā tur to sezonu mocīties līdz galam un nebūt laukumā. Jo tiešām pēdējās tās spēles jau... Jā, viņš bija zaudējis vietas rotācijā. Nebija vairs pie spēles laika. Skaidrs, ka tur noteikti ir kaut kāda objektīvāka, ir subjektīvāka iemesla, kā jau tas vienmēr ir. Bet, Udīnē viņš tagad, tāpat kā viņa vienaudzes un sporta skolas biedrs Arturs Strautiņš, kurš spēlē arī Itālijā, arī Zoriks tagad spēlēs Itālijā. Ja Strautiņš ir vienā no vadošajām komandām, tad Udīna ir tā komanda, kas uznāca no 2. līgas pagājušajā. Bet viņi ir tur play-off pikt. Jā, tur viņi šonedēļ uzvarēja, un tāpēc viņi ir 9. Bet pirms tam viņi bija tuvāk izkrišanas zonai. Kā jau tas ir šajās lielajās līgās, tur tā 1-2 uzvaras var pavērst to situāciju. Bet tagad Zorikam ir visas iespējas nevis palīdzēt komandai neizkrist, bet palīdzēt komandai... Cerēsim, jā. Viņam vienu spēlētāju, starp citu, diskvalificēja par dopingu, bet viņš veiksmīgi apstrīdēja šo keisu un ir atpakaļ sastāvā. Bet tas sastāvs tāds. Jā, es paskatījos. Ir pieredzējuši ārzemnieki, bet tie vietējie nav nekādi tur gāzēji. Tātad viņi ir 7. ar 6-8. Jā. Tad viņi sastāvvieta ar 7-7. Bet... Pēc tam tur 5. Viņi var, tur 1 uzvara, 2 ir līdz 3. Tas, ko es gribētu novēlēt Kristaram, lai viņam nav 2. gadu pēc kārtas komanda, kas paliek pēdējā vietā vai priekšpēdējā vietā līgā. Tagad gan šķiet pēc Trapāna izslēgšanas varētu būt, ka neviena komanda nekritīs ārā. Tā jau ir laba ziņa. Tā kā izkrist iespējams nav. Un arī līdz pēdējām 2 vietām viņiem tomēr ir pusi vairāk uzvaras, jo tur pēdējās Kantu un Trevīzori 3 uzvaras tikai. Jā, tas ir oficiāli šobrīd noticis. Tagad, kad mēs ierakstām burtiski pirms dažām minūtēm paziņoja, ka arī Mārtiņš Laks ir oficiāli ticis pie darba. Mūsu viens no epizožu viesiem šeit nesen. Viņš spēlēs Polijā Krosno komandā. Kur laikam visi kaut kā zināja. Viņi gan cīnās par neizkrišanu. Jā, atpakaļ, jo viņi arī uznāca augšā un cīnās par neizkrišanu atpakaļ. Tad iepriekš jau Leimans pievienojās Jaunzemam Islandē. Vienā komandā. Jā, šajā brīdī, kad mēs rakstām, tas vēl oficiāli nav zināms, bet tas jau vakar jau Lējušu mēdī par to rakstīja, ka Kārlis Šiliņš pievienosies Neptūnām un spēlēs kopā ar Rihardu Lomažu. Ne tikai Lietuvas līgā, bet arī Eirokausā. Forši. Jā, tādā skatāmā komandā uzbrukumā. Ļoti skatāmā, jā. Bet Kārlis Šiliņš nav kaut kāds Latvijas rekords, cik tu kaut kādu 400 dienu laikā, cik tu dažādās valstīs. Tātad sanāk, mazliet virs gada viņš ir
Tā, kur viņš Vācija, Itālija, Spānija, Lietuva? Ne, 3 gados sanāk. Ne, bet kur no viņš Liepājas pa taisno uz Vāciju. Vāciju, jā. Tad ir Itālija. Jā, Itālija. Sezonas vidū uz Spāniju. Jā. Un sezonas Turcija tā paša gada sākumā, bet tā paša gada otrā pusē, bet nākamā sezonas sākumā Turcija. Jā, nu tāda sanāk, tādu 360 dienu, varbūt ne tā kā kalendārs, bet 360 dienu ietros, šī ir 4. valsts, man liekas, kur viņš spēlēs. Ja mēs Itālijas... Jā, nu, labi. Jā, nu, katrā ziņā gada vai aptuveni gada laikā, jā. Tā tas sanāk. Tā tuvāk mājām tagad, jā. Zin kā, tāds labs gājiens, man liekas, jo it kā tu aizēji uz Turciju, kur, nu, tev tur liela alga, arī starp citu komanda, kas uznāca no 2. līgas uz augšu, un lielas ambīcijas, netiec pie spēles laika, un tagad it kā tu atpies soli atpakaļ, jo tu aizēji uz vājāku līgu, bet no otras puses tu debitē Eirokausā. Nu jā, plus arī tajā vājākajā līgā dabūs pasisties gan pret Eirolīgas klubu kaut kur. Nu, jā, nu, pret Rītas, pret gal galā Žalgiri, nu, tā kā Kābeļi. Liet kābeļus, jā, arī pret Mārtiņu Meijeru varēs pasisties. Kurš starp citu 11 minūtēs 11 punkti pret Lietuvas Rītas uzvarā. Sveiciens Kristiānam un citiem, kur jau viņi norakstīja kā beigušos spēlētājus. Jā, nu labi. Nu, tur es teiktu, ka tie ir ļoti daudz. Jā. Viņš bija beidzies, bet viņš atnāca atpakaļ. Viņš ir tiešām atzimis. Jā. Tiešām atzimis. Labi. Skumjāk ziņa turpinājumā, jo Uļjans Semjonovs devusies aizsaulē. Nu, ja nu ir kāds spēlētājs Latvijas basketbola vēsturē, ko var saukt par leģendāru, tad Uļjans Semjonovs noteikti tāda bija. No 68. līdz 87. gadam, 19 gadu laikā viņi bija TTT komandas un arī, protams, Latvijas izlases līderi. Nu, Latvijas padomju laikā, bet Latvijas izlases līderi, 11-kārtēji Eiropas čempionu kausa ieguvēja, Ronketī kausa ieguvēja, ar Latvijas izlases 4-kārtēji tautas patakjādas čempione. Tituli ir daudz, olimpiskā pasaules 10-kārtē Eiropas čempioni, 3 slavas zālēs, jā, tā skaitā Springfieldā, kas ir tā kā, nu, tāda vispopulārākā, visslavenākā. Nu, man jau liekas, ka viņai būtu jābūt ne tikai basketbola slavas zāle, bet arī tādā cilvēcības slavas zālē. Es to gribēju tieši teikt, ka man tas viss, ko es ar viņu esmu redzējis, ir asociējies tikai. Jo es neesmu tik daudz redzējis, kā viņi spēlē basketbolu, tikai visāds highlights, ko tas tur dokumentāls raidījumos, bet es tā kā vienmēr atceros, kad viņi kādreiz jau, kad bija labāka veselība, daudz parādījās visādos. Un tas vienmēr, jebkura viņas intervija, vai viņi runāja par savu plašu kolekciju, vai viņi runāja par basketbolu, vai par senioru sportistiem, tā kā viņi vienkārši atvēra mutu, viņi runāja, un tev ir tāds, tā kā, viņi ir tā kā tik labs cilvēks. Nu, tā kā tur ir kaut kāds tāds ļoti... Un, starp citu, tas, ko vienmēr, tā viņas basketbola mīlestība. Man šitais te kolēģis, draugs Kārlis Tilkuts, viņš nav mans kolēģis, DJs. Es domāju, teiks, nē, viņš nav mans draugs. Nē, draugs viņš ir. Viņš tā arī, un arī tā viņas mīlestība par basketbolu, un viņa tā kā, nevis tādu feikot, viņš izstāstīja, ka viņam, sveiciens Kārlim, mēs tur, kad viņi nomira, protams, kaut kā apmainījās, kurš viņi tur ir saticis dzīvē, kad redzēs, un Kārlis trenējās Rīdzenē. Un tad kaut kad viņi bija maziņi, bija atnākusi Rīdzeni, un tā kā Kārlis esot pieskrējis pie viņas, un tā kā, ko mazais grib noskaidrot, tā kā, kura ir tava mīļākā komanda, par ko tu fano? Un viņa teica, es fanoju par basketbolu. Nu, tā kā, ka nevis viņai tur nav kāds komandas, un, nu, jā, kaut kā tā visa tā mīlestība pret basketbolu, pret dzīvi, pret mūziku. Viņai, es atceros tādu raidījumu, kur viņa tās plates ir no visas. Tripānam bija filma, ne? Jā, vai Tripā, kur viņa tās plates vāc, un kā viņam pa katru to plati runā, un šis gabals uzlika, un tur. Un viņa arī atstāja. To man arī teica VF podkāstā Kārlis Arnolds Avots, kad es viņu intervēju, viņi bija tikko sākuši. Un viņi arī jāstra, viņi tur stāstīs tāds gadījums no jaunības, viņi ir īsumā bijusi pat tāda arī ballīts dvēseli un tā. Jā, superīgi. Jā, nu, un, protams, viņas tas sociālais darbs ar olimpiešiem, senioriem, sportistiem, senioriem, jā, tas arī, protams, ir viņu, slavas zāles vērts. Kad tu viņu pirmo reizi dzīvē redzēji? Es neatceros pirmo reizi, bet es atceros ļoti spilgti reizi, kad viņa bija Latvijas vīriešu izlases spēlē arēnā Rīga, un Porziņš arī bija, bet viņš bija uzvalkā, viņš nebija pārģērbies uz spēli, un tad viņi abi nofočējās, es atceros to reizi, un tā bilde arī kaut kur ir basketbola veidrošana. Tuvu viņa bija, ja? Jā. Bet man arī tieši tas viņas jo viņai, zin, tas augums ir tāds, viņš tāds, ar visu to viņas auru, nu, kaut kas tāds ļoti tāds pārcilvēcīgs, bet tā kā ne jau sliktā nozīmē, labā.
Un es atceros, ka es sīks, nezinu, arī kaut kāda spēle. Man liekas, ka Daugavas sportamā tur sanāca, ka viņi man noiet garām, sadrats, viņi tā kā novērmājāt. Wow! Nu, tā kā, bet arī tāds labs wow. Un, nu, tā kā, tu jau arī kā sīks treneris basketbolā zināji par tiem visiem tituliem un tā. Un, jā. Nu, tā tāda aura cilvēkiem. Tas jau arī citreiz pat nav jābūt milzīgam, nu, tā kā fiziski, lai tev būtu. Jā, bet nu, tur viss bija kopā ar to. Jā, un tur, jā, tieši tā, jā. Tā kā gaidam droši vien arī Kārļa Arnolda avota filmu, kas laikam šogad, Viestur Kairis režisēto filmu. Laikam šogad paredzēts. Jā. Tur, cik es tur arī pēc podkastiem dzirdēju, būs interesanti visādā ziņā, jo tur kādās lomās parādīsies, piemēram, arī Andris Biedriņš būs tajā filmā. Viņš laikam būs tas Jānis Krūmiņš. Tā es dzirdēju. Nu, tā kā jā. Nu, jā. Tāds oficiāls nav, nu, cik es saprotu, tā ideja ir uz šī gada beigām. Bet nu, tur vēl, protams, jāapstās kaut kā tur montāžu darbi noteikti. Divas basketbola filmas, 2 gadus pēc kārtas, tas būtu iespējīgi. Un 2 basketbola filmas par sieviešu basketbolu. Jā, saistībā ar TTT. Kārlis Arnolds avots uzslēdz, ka šī filma arī tomēr būs nevis basketbola, bet tā būs cilvēcības filma. Kā jau būsim godīgi, lielākā daļa filmu par sportu ir ne jau par to spēli. Jā. Labi, lai viegli smilts uļēnai. Ejam tālāk un iepeldam plašākos laukos pēdējā no mūsu ziņām. Kristapam Porziņam ir jauns komandas biedrs, un viens cits ir devies prom. Pastāst. Jā, tātad Trejs Janks ir devies uz Washingtons Wizards. Kristaps Porziņš ir ticis pie kādreiz ļoti respektējama ārējās līnijas spēlētāja CJ McCollum, respektējams vēl projām, un apvienojas atkal spēkus arī ar Koriju Kispertu. Nē, bet tagad... Mēs gaidījām šo atkal apvienošanos. Nē, bet ko es gribēju teikt, ka... Man liekas, kad Kristaps Porziņš spēlēja Vašingtonā, tad Avdija un Korijas Kisperts, man liekas, bija tie viņa čomiņi. Nebija tā? Gaidam dinamisko duetu. Porziņš Kisperts. Man šajā maiņā, protams, tā maiņa, Trejs Janks Vašingtonā, man tā kā viss vairāk tā kā internets ir eksplodējis ar to, kad viņš ir nofotografējies pie formas ģērbtuvē smaidīgs Trejs Janks, tad neviens nav tā smaidīgs, ienākot Wizards, vai arī tur, kad Wizards, ka viņš teica, ka Wizards bija viena no manām pirmajām izvēlēm, kad ir tā kā Wizards fani. Ko? Nu, labi, Džimet, tu esi interesants džeks, bet labi, lai tev veicās, jā. Nu, mediju treniņas izgājis, viss kārtībā. Bet ko tu domā, ko sportiskā ziņā? Nē, pirmkārt, man šķiet, ka šāda maiņa, tas parāda, cik zema bija Treja Janga vērtība tirgū. Tieši gribēju teikt, jā. Ārprāts. Un tur pat nebija neviena pika klāt, man liekas. Nekas, nē, tikai šis arī notika, jā. Nē, ko es domāju? Labi, Hawks aizsardzībai nebūs jāspēlē 4-5 turpmāk ar Jangu laukumā. Ar Treju šo sezonu, kad viņš 10 spēles nospēlēja, tad bilants bija 2-8, bez viņa 16-12. CJ McCollums gan nav tur varbūt tur īpaši labāks aizsardzībā, bet es pieļauju, ka... Viņš vienkārši ir lielāks. Jā, fiziski vienkārši. Pirmkārt jau tur ir mazliet labāki nosacījumi. Labi arī Hawks managementam, jo tāpat kā Trejam, arī CJ McCollumam beigsies līgums pēc šīs sezonas. Viņam ir liels līgums, tāds pats kā Kristapam, 30,7 miljonu. Un tas nozīmē, ka vasarā viņiem ir teorētiski 60 miljoni atbrīvojas. Es teiktu, ka labi arī Džēlinam Džonsonam, kurš ir izveidojies par tādu Atlantas šobrīd uzlēcošo zvaigzni. Tur vidēji nav tālu no triple-double, un tagad nebūs tāds Trejs, kuram vienkārši pēc statusa esot komandā, tur tā dinamika mazliet mainījās, un varbūt tāds Džēlins Džonsons varbūt nevarēja līdz galam izpausties. Tagad tas tā nebūs. Slikti, jā, tas, ko es teicu, ka viņi pret šādu spēlētāju ieguva tādu uzbrukumu spēlētāju. Jo Trejs Janks, protams, ir ļoti labs uzbrukuma spēlētājs, bet pret šādu spēlētāju viņi neieguva kaut ko vairāk. Un arī kaut kādus pikus. Neko neieguva tādā ziņā. Ilgtermiņā neko neieguva. Zini, kas ir? Kad šī maiņa notika, un viss, kāpēc arī Trejs Janks, kāpēc viņam tā vērtība bija tāda, kā bija. Un, viņš vienreiz ir aizvedis, vienreiz bija tie konferences fināli, bet tā visa aizsardzība, tas mazais ķermenis, šis viss man šausmīgi atgādina kaut kādus notikumus pirms 10, 12 gadiem, kāpēc izbeidzās kā spēlētājs Isaiah Thomas. Jo Isaiah Thomas arī viņam bija tas playoff runs ar Celtics, kur viņš bija labs, kur viņš atceros, viņš jau tur spēlēja, neskatoties to, ka tur tajā iepriekšējā vakarā māsu viņš met.
Bet tad viss pēc tam tālāk sāk atdurties uz to, ka aizsardzībā viņš nevienu nevar nosegt. Nē, viņam arī bija tur liels veselības problēmas. Arī bija, bet arī par to aizsardzību arī daudz runāja, un tad viņš pazuda. Jā, skatīsimies. Es domāju, ka Vašingtona nav tāds labākais atspērienu dēlīts kaut kur nākotnē, bet labi, es domāju, par Treju Jangu mēs varam droši vien nestraukties tik ļoti, gan jau būs kāds cits, kas par viņu satrauksies. Zinu, es Trejam Jangam novēlētu. Man liekas, viņam vajadzētu piezinīt. Tā kā, jo man liekas, viņš NBA, jo man liekas, Trejs Jangs grib būt superzvaigzne. Man liekas, viņam jāpiezana ir jāprunā ar Mike James. Mike James var izstāstīt, cik forši ten Eiropā. Es tad tuļņās man nāko beigšu, man jau 35 gadi. Te baigi labie nodokļi, silts laikapstākļi. Man liekas, viņam jākļūst. Bet tur ir jāpiemeklē treneris, jo es nevaru iet, tu vari iedomāties viņu pie Šarūna Jaskeviča. Bet es tieši domāju, kas man nākotnē ir treneris, viņam mainījās. Spanulis? Pēc Spanulis viņa var iedomāties. Jā. Es nezinu. Es laikam nevaru. Nevar, jā. Bet ja Maiks Džeims eksistē. Nav jau tā, ka Maiks Džeims būtu pilnīgi nulle aizsardzībā. Nav tā. Viņš nav konus. Bet domāt, Trejs Jangs Eirolīgā, kur ir mazliet mazāk ķer. Labi, okay. Nē. Intensitāte daudz lielāka, es tam neticu. Okay, labi. Viņš, nē. Trapānī noderētu. Viņš starp citu drīkstēs pieteikties tur amatieru čempionātiem. Tas klubs juridiski tā kā viss kārtībā. Es varētu kļūt tiešām par Trapānī Šarkas spēlētāju. Es varētu gadu pārcelties uz Itāliju un lai man ir CV rakstīts, ka es spēlēju Trapānī Šarku. Bet, ja mēs skatāmies no Hawks pozīcijām, tavuprāt, uzlabo play-off cerības? Viņi tur ir uz tās robežiņas visu laiku. Sanāk, kad uzlaboja, tāpēc, ka Trejs Jangs daudz nespēlēja, un ar viņu bija 2-8, bet tad, kad viņš spēlēja, viņš bija daudz jālaiž laukumā. Ļoti daudz, bet tad CJs McCollums jau, man liekas, ar kaut kādām minūtēm šobrīd ir lielāks palīgs, tām play-off. Es domāju, ka tas palīdz un varbūt pat tā kā nostiprina viņus vairāk tajā play-off zonā nekā viņi play-in zonā, kur viņš nekā varbūt tas iepriekš bija. Jo mums pirms sezonas šķīt, ka tur vajadzētu tā būt, bet redzējām dzīvē, ka tas tā nestrādā. Tagad varbūt tas tomēr dzīvē arī varētu strādāt. Skatīsimies, jā. Skatīsimies arī. Korijas Kispars ar māk spēlē to bumu. Īpaši, ja Kristaps ir pieejams. Jā, dinamiskais duets. Jā, to gaidām. Bet, skatīsimies, jo skaidrs, ka arī no Kristapa pirmkārt pieejamības, otrkārt vispār būšanas vai nebūšanas komandā ir atkarīgs daudz kas Atlantai. Un tieši par to mēs arī pēc nedēļas pauzītes, jo nerimstās runas par to, ka arī Kristaps varētu tikt aizmainīts. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Tātad straujiem soļiem tuvojās 5. februāris un pēc Latvijas laika 22:00. Tātad trade deadlines. Tātad, ja kāds spēlētājs šo zonu grib tikt, kādu komandu grib aizmainīt kādu spēlētāju, tad tas ir jāizdara līdz tam laikam. Tātad trade deadline laiks vienmēr kļūs ļoti karsts, kad notiek daudzas maiņas. Un tātad vēl joprojām nepārtraukti runā par to, ka Kristaps varētu tikt aizmainīts. Vai tā būs, to mēs nezinām. Palielam tas runas sākās jau kopš brīža, kad viņš tika aizmainīts uz Atlantu. Uz Atlantu jau, kad pēdējais līguma gads. Jā. Plus viņa tā pieejamība ir bijusi ļoti maza šogad. Bet plus arī tad atkal tā pieejamība varbūt tās samazina komandu interesi. Jā. Bet, un tāpēc mēs sameklējām savus variantus. Tātad kur mēs gribētu? Jo es tiešām meklēju, ko es gribētu. Kur es gribētu viņu redzēt. Savu. Tātad, bet, lai tas būtu plus-mínus legit, plus-mínus iespējams, mēs izmantojam ESPN trade mašīnu, lai saprastu, vai šī maiņa ir iespējama. Jā, šīs visas ir valid maiņas, kas, ja kādi menedžeri to gribētu, tad finansiāli, nodokļu ziņā šīs visas maiņas ir iespējams. Jā. Labi, sāksim. Es sāku ar savām? Sāc ar savām, jā. Labi, man ir, tātad mums katram ir pa 3 variantiem. Jā. Man ir pirmais no variantiem. Kristaps nonāk šī brīža vadošajā Austrumu konferences komandā, un tā ir Detroit Pistons, un Pistons savukārt dod pretī Tobias Harrisu, un vēl tur visdrīzāk arī kādu piku, kādu draft izvēli. Pistons ir sezonas pārsteigums, bet Kristapa pievienošanās dotu to, kas
pietrūkst šai komandai. Tā ir pirmkārt playoff pieredze un čempionu pieredze, protams, jo Kristaps ir arī čempions. Tu Bajam Harisam ir playoff pieredze. Jā, bet viņa tā loma ir salīdzinoši nestabila, es teiktu. Viņš ir tāds nestabils veterāns ar lielu algu. Es teiktu, ka viņiem Kristapa pievienošanās dotu to, kas viņiem arī pietrūkst, ir tāds izteikts garais, kurš var paplašināt laukumu. Jo varbūt tāda profila spēlētājs viņiem līdz galam nav. Viņiem tur garie, tur Stewarts, kas tur ir pilnīgi kaut kas cits. Jā. Un Hawks savukārt, protams, tas nemaina neko no nākotnes, jo arī Harrisam beidzas līgums pēc šīs sezonas. Skaidrs, ka atdot drafta izvēles, tā ir liela cena, bet es pieļauju, ka tādām komandām kā Pistons, kas šobrīd varbūt ieiet tajā brieduma fāzē, kad viņi ir gatavi cīnīties par titulu, tad tā ir tā cena, kas ir jāsamaksā. Tu gribēji teikt par Austrumu konferences titulu? Nē, es jau skatīsimies. Jā, protams. Kā tev šāda maiņa? Man patīk, jo man patīk visas maiņas, ja Kristaps Porziņš, jo es izvēlējos maiņas vienkārši pēc komandām, kuras viņas gribētu redzēt, un Detroits Pistons man no bērnības vēsturiski ir tā working class komanda, kas, man liekas, arī viņš šogad atkal ir ar visiem tiem stewardiem, un es gribētu, lai viņš nonāk šajā working class tādā, zinu, tā kā arī tā rūpnīca, viņa tāda Amerikas Liepāja būtībā, viņš tā kā mājās spēlēt. Tur Mičigans ezers jūras vietā. Liepāja ir daudz skaistāk par Detroitu. Es neesmu bijis Detroitā, bet tas, ko esmu dzirdējis vai lasījis un redzējis. Bet tur ezers ir tūmā. Un zināms, ka es Liepājai... Liepāja ir mazāk bīstam arī? Nē, labi, Latvijas karostā. Kristaps Porziņš gan ir dabūjis seju Liepājā. Viņam ir pieredze, viņš ir droši var doties uz Detroitu. Jā, plus, zini, tā kā skaties, ištam te... Jā, viņš būs man... Liepājā ir... Bērmu 2 stūrs, Detroitā ir tas tur D12 bijis. Nu, tādas ļoti līdzīgas var vilkt, jā. Labi, man ir vēl viens piedāvājums. Cita, diezgan vadoša komanda Austrumu konferencē ir Orlando Magic, kuras redzu aizmainām Kristapu. 3 spēlētājs, jā. Tur pretī sanāk gan Aizāks, gan Kārters, gan Vāgners, tas kurš Mo Vāgners. Mazāk krūtais Vāgners. Jā, centra spēlētājs, protams, arī no Magic skatu punktu viss ir vienkārši, it kā mazāk dziļumā, bet iegūms ir garais spēlētājs, kurš tomēr, kā mēs to pieredzējām jau Bostonā, var būt izšķirošs arī izslēgšanas turnīrā un pavērst to komandu tādu, kā es esmu šeit uzrakstījis, respektēts par bīstamu tiešām komandu, jo Orlando Magic it kā ir šobrīd jau tāda ļoti solīda komanda un visu to ciena, bet lai viņi tiešām varētu iekost tiem lielajiem, varbūt viņiem ir vajadzīgs tāds spēlētājs kā Kristaps Porziņš. Tā. Un Orlando ir silts, un Kristapam noteikti tur patiktu, un tur ir Disneylanda. Nē, nevis Disneylanda, es esmu bijis. Tur Orlando ir Universal, tas atrakciju parks. Ļoti krūts atrakcija. Disneylanda arī ir. Arī Disneylanda, jā? Laikam arī Disneylanda. Bet, jā, viņi taču tagad ir, jā. Bet es esmu Orlando es tur biju ļoti sen gan, bet jau tad tur ir tiešām ļoti forši. Jā. Vienīgais baigi republikānis. Tu jau nezini, kāda ir Kristapols kā pārliecība. Jā. Neitrāla. Es domāju par Amerikas jautājumiem, neitrāla. Bet es varu nokomentēt šo maiņu. Es šai maiņai, kad Orlando, tas ir diezgan daudz, ko viņi atdod. Es ticētu, ka kaut ko tādu Orlando būtu gatavu priekš šīs sezonas, jo tas ir 1 gads līgumā, pēc tam Porziņš var darīt, ko grib. Es ticētu, ka kaut kas šāds būtu iespējams, ja būtu tā, ka Porziņš pēc pagājušā gada ir pilnībā izārstējies. Viņš šogad izlaiž dažas back-to-back spēles, tīri tur taupīšanas, bet tā visu laiku ir. Tad es kaut kam tādam ticētu, bet tagad, kad ir tik tomēr vēl joprojām tāds žonglēšana, tāds par to, vai viņš var spēlēt, cik daudz viņš var. Tomēr ir tagad tās spēles, ka viņš atgriezās viena spilgta spēle, tad tur pat 9 punkti, 1 rība. Tāpēc es domāju, ka Orlando... Nē, risks ir liels, jo skaidrs, ka sastāvs kļūst īsāk. Labi, viņi noteikti tur parakstīt kaut ko klāt, bet ne jau tādus spēlētājus, kas tur mainītu kaut ko. Tā kā tad risks ir liels, bet tas risk reward ir arī diezgan liels potenciāls. Bet, un kas vēl man liekas, kāpēc šai maiņai neticu? Jo nav tā, kad pagaidi, tūliņās es iegūlēšu maza pauzīte, jo tur tomēr, tā kā man liekas tā, Orlando tagad spēlēs Berlīnē.
Jā. Un zinām, tur tie Vāgneri un tie Brāčkas. Nē, nospēlē un viss. Un pēc tam šķiet, katrs brauc uz savu pilsētu. Jā, bet varbūt tās, tu jau nezini, vai tur nav mazliet, jo Mo Vāgners, salīdzinot ar Tanasis, ir labāks basketbolists. Ir labāks, jā. Krietni. Bet varbūt tās, bet arī tomēr Francam tās viens. Man patīk, ka man... Mo Vāgners, salīdzinot ar Tanasis, ir basketbolists. Nē, tik trāk, es arī negribēju. Eiropas čempions. Nē, Kostas jau bija tas, kurš tur tā normāli. Jā. Bet varbūt tās, Francis arī saka, es gribu savu brāčku. Bet varbūt tas viņam teiks, bet Kristaps, tāds ar baltvācietis. Varbūt, jā. Labi, es saprotu, tu esi skeptiskāks par šo nekā pirmo maiņu. Es tev varu piedāvāt vēl vienu videospēļu maiņu. Videospēļu basketbolu patiesībā. Proti, Kristaps nonāk San Antonio Spurs un San Antonio dod pretī Keldonu Johnsonu un arī Harrisonu Barnesu. Un, par šo, starp citu, tika runāts jau tad, kad runāja par to, ka viņš no Bostonas varētu tikt aizmainīts. Un Vembijs kopā ar Kristapu 2 torņi. Vembijs pa 4. Kristaps atver laukumu vēl vairāk. Un Vembijam ir vēl vairāk vietas, kur operēt. Un es teiktu, ka potenciāli šis var arī atnest kaut kādu lielāku tempu komandai, kas šobrīd ir tāds vidējs kopējā NBA statistikā. Ir maiņu aizsardzības, ir, protams, man liekas, ka visādā ziņā šis būtu tāds super eksperiments mūsdienu basketbolā, kur tev 2 super gari spēlētāji var vienlaicīgi atrasties laukumā un darīt to iespējams, darīt to ļoti produktīvi. Es nemelošu, mēs viens otram atsūtījām, tās mājas varbūt neprecīzi spēlētājs, bet tīri tās komandas, lai mēs neizvēlamies viens, tu atsūtīji pirmais, un šis ir absolūti mans favorīts. Tu pieļāvi, ka es varētu Vembiju iekļaut arī maiņā, jo nezināju, ko es. Vembijs, ne. Šis ir man absolūti favorīts, tas ir tas, kur es tīri tā kā gribu, es vienkārši gribētu redzēt, kā viņi abi iesildās kopā, ka viņi ir vienā komandā. Es to visu gribu redzēt, kā viņi spēlē. Tur vēl bijušais Vēfiets, viņi varētu Riga City parunāt ar galveno treneri un uzreiz būt tā kā Bonds ar galveno treneri. Un es Tā teikt jāapstās, vai galvenais treneris Liepājā nepaspēja paviesoties arī. Spēlēs, vai ne? Jā. Noteikti atcerās. Bet šo es tiešām, šis ir, ja šis notiks līdz 5. februārim, jo es tā kopumā, es negribu, lai Porziņš aizmaina, es gribu, lai viņš nospēlē beidzās gads, bet ja šī maiņa notiek, es esmu tik super priecīgs, tad es ticu, ka viņš arī paliek un pāraks līgumu tālāk ar San Antonio. Tad es arī ticu tam, ka San Antonio atrodas ļoti tuvu Ostinai. Es piezvanu Kristapam, tāds, Kristap, man vajag tikt uz visiem Ostinas lielākiem komēdiju klubiem un parādīt Joe Roganam, kas ir īsti komēdija. Viņš tāds, dude, man, es tā saru, labi, nē. Bet nē, es tiešām šo es gribu redzēt. Nē, šis būtu kaut kāds video spēļu vai tur citplanētiešu basketbols uz steroīdiem. Man liekas, ka tas būtu tas, ko visa NBA mēdīja arī uzreiz tam pievērst uzmanību. Jā. Tāds super milzīgs skatus un New York varētu atpūsties tikmēr. Jā, tas būtu tāds divas, zinu, kad Čārizards satiek Čārmenderu, tā kā viena Pokemon forma, tā kā Porziņš tā pirmā, viņš ir tas Čārmenders, un tad nākamais ir Čārizards, un tas ir Vembijs, kas jau ir tā kā attīstītāk, bet viņi tā kā satiekās un kopā, jo arī Ok, Pokemon references nenolasu, bet labi. Bet ko tu neesi? Tas man paudz, tu neskaties? Laikam tur mums daži gadi tomēr būtu kaut kā. Bet pats svarīgākais šajā visā ir tas, ka Vembaņjama tomēr varētu lepoties ar to, ka viņš spēlēs ar 2 Latvijas basketbolistiem, 2 Latvijas U18 izlases, 2 5. vietas ieguvējiem. Jā, 4. vietas ieguvējiem. Jo galā viņš arī ar Kristapa vienaudz Andžēju Pasečnieku uzspēlē Francijā kopā. Klubā, kuram ir līdzīgs liktenis ar Trapāni Šāks, viņš vairs neeksistē. Eksistē, bet kaut kur zemākajās līgās. Nespēlēs. Labi, tās ir manas versijas, piedāvā savējās. Es tikko iedomājos, pagaidi, es vēl pirms turpinu, tad vēl ir taču tas, ka, un tomēr tur jau Vembijam ar Latviju jau ir saistība, jo tomēr Vembija brāli kas trenē? Jānis Gailīts. Un kur Vembijs kļuva par pasaules vicečempionu U19? Latvijā.
Tā kā, come on, Latvija ir, viņam vajag Kristaps Porziņš, tas ir skaidrs. Labi, es piedāvāšu tās maiņas, kuras es gribētu. Pirmā maiņa. Loģiski. Tā kā ir 2026. gads, un Kristaps Porziņš ir dzimis 95. gadā. Viņš ir 30 plus cilvēks, un tāpēc viņam ir jānonāk 30 plus komandā. Jābeidz spēlēt kopā ar tiem jauniešiem, un viņam ir jādodas uz šobrīd, starp citu, kas ir interesants. Es gribēju paslēgt vienas no karstākajām komandām. NBA 12 spēlēs, 10 uzvaras. Tā kā es nezinu, vai viņi kaut ko baigi grib mainīt. Viņam ir jādodas uz Los Angeles Clippers. Viņam nepietrūks Kris Pols. Izskatās, ka nepietrūks laikam. Pretī tātad, ja godīgi vispār, protams, kāpēc man šī maiņa visticamāk nenotiks, jo es nezinu, vai viņš šobrīd grib, lai gan Zubačam liekas tikai 28 gadi, vai viņi gribētu atdot Zubaču projām, jo viņš ir viens no tiem, kas tur cīnās par atlaukšām bumbām. Viņš ir labāks šajā spēles elementā nekā Kristaps. Bet, Derek Jones Jr., kurš arī īstenībā labi spēlē, bet es domāju, ka viņi gribētu Kristapu, jo es šo maiņu vispār gribēju uztaisīt, jo Kristaps vienkārši, ja varētu izdarīt tā, ka Zubačs vietā, ja līgumiem sagrist, Brooks Lopes samainās ar Kristapu, jo Kristaps šobrīd, Brooks Lopes tikai tur iemet trīnīt. Viņš jau vairs arī to tik labi. Kaut kad šajā spēlē tur 3 no 6 iemet, bet arī, jā. Bet es vispār viņu gribētu redzēt, jo es skatos, jo zinu, Kristapam šobrīd ir tā kā mazliet ar veselību problēmas, viņš nevar tik daudz paskatīt. Es esmu diezgan daudz paskatījies, jo es šogad teicu pirms sezonas, ka man patiks Clippers. Es esmu daudz paskatījies, kā viņi spēlē. Un, zini, viņi jau tādu pieredzējuši būku, tu dažreiz skaties, ka viņš tur tā lēnām, tā izmāna, iemet. Hardens arī tur tikko ar citu apsteidza Shaquille O'Neal kā 9. visu laiku rezultīvākais. Tad viņš tur ar tiem saviem čaļiem, viņiem savu prīkolu būtu, viņiem varētu Pokemon references visi noķert. Un, Nē, paklausies, tā jau būtu arī lielais Los Angeles derbijs pret Luku Dončiču, kā labi vienā pilsētā. Jā, vai ne? Tā kā... vispār es gribētu, es saprotu, ka šī māja, es neticu, ka Clippers Zubačs šobrīd dots. Jā, mēs šeit nerunājam par tic, vairāk es ļoti šo gribētu redzēt. Un es arī gribētu, viņš ar Hardenam arī, un mēs turpinam visu padomā Hardenam, taču, my man, Kuksiks was from Latvia, nav tā kā man ir Kristaps Porziņš, viņš būtu priecīgs. Tā kā... Jā. Tā. Labi, kas vēl tev ir? Es laikam gribu mainīt par tiem Balkāns. Otra lieta, šis man tāds bērnības sapnis ir redzēt kādu latvieti Chicago Bulls, jo tomēr bērnībā Denis Rodmans spēlēja Čikāgā un par Čikāgu ir fanots. Un, tad es pat aizmirsu, kā to otru džeks. Tātad Noah Seng. Jā, Noah Seng, jā. Un viņš šī maiņa, Vučeviču gan varētu atdot. Starp citu, es domāju, ka mierīgi. Jo par runu pirms Atlantas gāja runa Vučeviča ar Porziņģi, ka viņš vēl bija Bostonā. Tāda runa gāja, ka pat 1-1 tā maiņa varētu notikt. Un šai maiņai es varētu ticēt, jo Čikāgas Bulls vispār kopumā arī šogad spēlē, man liekas, bišķi labāk nekā no viņiem gaidīja sezonas sākumā. Iespējams, jā. Un man liekas, viņš tur iedarētos. Tur gan tādi jauni džeki, nezinu, ko viņš ar Gidiju runāt. Kāda tur Latvijas referents? Nikola Vučevičs zaudēja Latvijai kādreiz Eiropas čempionātā. Bet, pagaidi, kāda Latvijas referents? Nopietni. Tu man uzdod šo jautājumu. No kādas valsts ir Vučevičs? Melnkalns. Kails Salmans juniors. Skaidrs. Plus Čikāgā taču ir pa pilnotā. Čikāga, man liekas, viena no tām pilsētām, kur ir tā Latvijas Jā, komuna. Latvijas un arī lietuvieši tur ir. Jā, un Buzels. Taču Buzels un vai tikai viņam GMs tagad Karnišovs nav? Jā. Come on. Ja godīgi man no manām ieteiktajām 2 maiņām, šī liekas ticamāk. Droši vien, jā. Bet, ja godīgi, es visu tādu savu sapņu variantu, un es īstenībā pasaku, ka tas ir ticams variants. Es domāju, ka Porziņģa nepieejamības dēļ man tiešām liekas, ka viņi beigās šogad nekur neaizmainīs. Jā. Viņš tie vasarā kļūs par free agentu, un viņš atgriezās uz pilsētu, kur viņu ļoti mīl. Viņš dodās uz Bostonas Celtics. Teitums ir atpakaļ. Viņi cīnās, izcīna vēl vienu titulu. Viņš izcīna vēl vienu titulu Bostonā. Ar krietni mazāku algu. Un uzreiz jau tā kā saprotot, ka viņš pat varbūt ir bench players. Jā, es tieši gribēju teikt, vai tur nav mainījies tas, ka viņš varbūt. Bet viņš ir 30 gadnieks. Viņš pieņem savu lomu, viņš ir latviešu Vince Carters, viņš pieņem lomu, viņš nāk un nospēlē katru spēli kvalitatīvs 20 minūtes un izcīna, un playoffos beigās pat ir nereāli liels impakts. Zini, viņš, es īsti izdomāju. Tātad, viņš visu sezonu nāk no benča, un viņam pirmais starts
ir NBA finālā, kā Andrei Iguodālam vispār, un viņš dabūja MVP. Okay, nice. Un kāda ir Latvijas saistība? Viņš jau tur bija. Okay. Viņš jau tur vienreiz bija. Tā ir Latvijas saistība. Daudz baltu cilvēku arī pilsētā. Jā, viņi tur atļāva tur tam koris, tur brauca dziedāt uz Celtics. Dans Ločmēls ir Providence Bruins, būs Bostonas Bruins. Tā kā jā. Bet, bija godīgi, es tiešām saku, šis ir mans tā kā sapņu variants, un kas arī neliekas. Tev šis liekas? Nē, šis man, kā? Nereāls. Pat jāizmaina. Man tas nešķiet nereāls, bet... jā, pirmkārt, pat jāizmaina, nešķiet nereāls, bet tas ir mazliet ārpus noteikumiem. Kāpēc? Mūsu šai spēlē. Bet, es izgāju ārpus kastes. Jā. Nē, es godīgi, es gribēju arī trešo maiņu, jo es gribēju viņu redzēt Golden State Warriors. Bet, bļāviens, varbūt es nemācēju to ESPN, es nevarēju salikt tādu valid. Tur es varēju, ja es ieliktu tur Draymondu Greenu. Es tieši gribētu prasīt, vai tu Draymondu liki. Es neliktu Draymondu, jo man liekas, ka nav reāli. Nav reāli. Man liekas, tiešām liekas, ka neaizmainīs viņu tagad sezonas vidū Draymondu. Tā kā vispārējais, ja atņēma Stefanu Kariju, Draymondu Greenu un Butleru, es nevarēju sakombinēt to maiņu, jo tur Golden State ir vēl tas luxury tax, tas arī, tā kā man nesanāca sakombinēt to maiņu. Jā, Bet rakstiet komentāros. Rakstiet komentāros savas maiņas, kur jūs gribētu redzēt, lai Kristaps nonāk šajā sezonā un kur pabeigts šo sezonu. Jā, man vispār kopumā tā lieta ir tāda, ka es vispār negribētu, lai viņi aizmaina. Tā pa lielam, man liekas, viņš tik daudz aizmaina. Lai viņš nospēlē sezonu. Es nezinu. Bet, jā. Nē, būtu forši, ja viņš atgrieztos un tiešām varētu spēlēt. Un tad nospēlētu līdz beigām, tad jau... tad jā. Nē, ja viņu aizmaina uz San Antonio, es gribu, lai viņš tur nospēlē līdz beigām. San Antonio arī iemīl viņu visi cilvēki. Viņš paraksta līgumu vēl uz 2 sezonām. Viņi ar Vembaņām kļūst par labākiem draugiem. Un es uzstāju. Viņš jau iemīlēts, man liekas, tiek visur. Viņš tāds likeable cilvēks un tāda persona. Ņujorkā viņa beigās iemīlēja, vai ne? Un tad atkal ienīda. Jā, labi. Tā ir Ņujorka. Labi. Labi, rakstiet komentāros savas versijas, kur jūs gribētu, lai aizmaina Kristapa Porziņģi. Mēs savu spēlīti esam beiguši un pašā izskaņā noskaidrosim iepriekšējā konkursa uzvarētāju un arī paskatīsimies uz kaut kādām jautrībām, kas ir notikušas basketbolā. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Tātad pavisam nesen Stefs Karijs guva 31 punktu, starp citu tieši spēlē pret Atlantas Hawks. Un ar šo punktu gūšanu viņš ļāva, protams, tēvu dēlu duo, kas gan varētu būt cita statistika, ko apkopot. Jā. Viņš šajā tēvu dēlu rezultatīvāko duetu rangā pacēlās uz augšu kopā ar savu tēvu Delu Kariju un šobrīd ir 2. vietā un piekāpjas tikai vienam tēvu dēlu duetam. Varat uzminēt, kuram? LeBrons James un Bronny's James. Jā. Tā jau it kā nekas smieklīgs, bet... Bronny's James ir gūs 91 punktu šajā duelī. Ja pārējos, piemēram, Dels Karijs ir gūs krietni mazākā Stefans Karijs, bet tomēr 12,000. Arī Kobe Bryants teica, bet 5,000 punkti. Jā, tā kā es gribu zināt, kas man interesē. Laikam vislīdzīgākais ir Tomasu, jā, dēvu un dēvu. Jā, Thompson, es gribēju, tur ir tā ļoti. Jā, tur ir līdzīgi, bet Lebrons šī statistika, šī bildīte parāda to, cik dominējoši ir Lebrons droši vien un cik liels. Un cik ilgi viņš ir. Un arī cik ilgi. Puses, cik es negribu tagad rūpīgi izteikties, bet... bet ej un tu iemet 91 punktu NBA. Jā. Varbūt tās arī tu tajā vecumā kā Bronijs, ja tev iedot 4 gadus garantēt līgumu, vai tu iemet. Tas droši vien parāda to, ka tās runas par to, ka Bronijs iespējams, ka nebūtu bijis līgā, ja viņam teica nebūtu LeBrons James. Ko tu stāst? Domā? Es jau tev, man liekas, vienreiz treniņā teicu, man vienreiz ļoti patika vienam stand-up
komiķei bija tas joks, kad Lebronam Džeimsam nebija tēvs augot, un tas ir viņa dzīves uz priekšu. Tāpēc viņš ir tik labs basketbols, tāpēc viņam ir pašam bijis jācīnās. Jo, ja viņam būtu bijis labs tēvs, viņš vienkārši būtu Brownijs. Ļoti patīk šis joks. Bet nē, labi, visi, protams, Brownijam arī bijušas grūtas lietas. Vienkārši es vēl joprojām saku, man ir žēl Brownija. Es pat paklausījos kaut kādas intervijas ar viņu, viņš jau normāls džeks, vienkārši viņš arī kaut kāds situācijas ķīlnieks. Varbūt tās viņš pats. Zīgā, es negribētu, lai mēs smejamies par Browniju, bet par to situāciju kurā viņš ir nolikts. Tā. Un viņš tiešām ir nolikts. Jo man liekas, ka tur nebija. Skaidrs, ja tu viņš... pats sev noteicies, tu jau vari pieņemt savus lēmumus. Man liekas, tev ir Lebrons, es domāju, viņš ir diezgan tāds. Tas ir tas tēvs, kurš tev ir. Noteikti tur varbūt ir. Es tev visu laiku pirku labākos trenerus. Tu man neklausīs, nenāks uz NBA, ja es pats savu ceļu. Nē. Man patīk, ka tagad tika paziņots, ka Lebrons turpmāk valkās tādu īpašu pēču. 23. Jā, 23, jo šī ir viņa 23. sezona. Viņš pats sev izdomā šo pēču, ko tu uzliek. Un NBA tāds, ok. Protams, sorry, ka mēs neiedomājāmies. Mēs jau bijām pasūtījuši. Jau atlaidi jau mārketinga cilvēks, kas to neiedomājās. Neiedomājās, jā. Jūs stulbēsiet. Tas man jums pašā acu priekšā. Brownijam tikmēr bija paši ar 2. Jo viņam ir otrā NBA sezona. Vai 91. Vai 91. Punkti gūtē. Nē, bet jau jā. Labi, par citu NBA bijušo spēlētāju. Jā, bija ļoti, ļoti skaista. Adrijas līgā šobrīd spēlē Bobans Marjanovičs. Un šeit, man liekas, vajag ieslēgt skaņu, jo spēlē pret Vīni. Mēs redzam, šī ir tā pati zāle, kur Latvija spēlēja. Bobans nospēlēja tur 22 punkti. Bija tur es te nevaru atrast, bet labi, izcils statistika. Un apstāties, kā Vīnē visi izbraukumi. Viņš iemet trīnīti. Un Vīnas fani eksplodē, aplaudē. Informators zālē. Nē, tas ir Vīnē. Vai tas nav Vīnē? Tas nav Vīnē. Nav? Nē, tas nav Vīnē. Jā, nav Vīnē. Okay. Bet tik un tā. Es domāju, ka arī Vīnē noteikti aplaudētu. Jā, bet viens tā zāle baigi līdzīgi tai Vīnas zālē. Jā, tas ir mājās, jā. Bet sorry, bet tik un tā. Slovēnijā, jā. Jā, tas ir Slovēnijā. Bet tik un tā visi fani ir sajūsmā. Tas, kā tur bļāva pie viena iemestā punkta, tas informators. It kā otrā ceturdaļa tur nekas, bet Bet ko es gribēju pateikt? Bobans, viņam gan komandai neiet, viņš tā ir vienīgā uzvara ir, bet viņam ir Adrijas līgā šogad, jo viņš arī ir paspējis pret Zvezdu Vidēji 14 punktus. 7,6 bumbas, 23 minūtēs, un arī tiešām 1,3 stīli. Neviens bloķēts metiens, kas droši vien varētu parādīt to viņa kustību amplitūdu šobrīd jau šajā vecumā. Bet pret Zvezdu 17+10. Pret Zvezdu. Bijušo komandu. Jā, bet Slovēnijas čempioni būs jāspēlē. Un gan jau, ka būs arī Krišam Helmanim jāspēlē. Vēl nav tikušies. Viņi tikās savā starpā, tad, kad vēl nespēlēja ne Krišs, ne Bobans šīs komandas. Bet viņi spēlēs visticamāk Adrijas līgas otrajā kārtā, jo tur vēl turpinās pirmā kārta un tur dalīsies divās un visticamāk kaut kā var gadīties, ka viņi tiekās Slovēnijas playoffos. Jā, un tad droši vien visticamāk. Varētu būt. Bet šis klubs pieder Sašam un Lukam Dončičiem. Tēva dēlu. Protams, ka tur ir Marjanovičs. Un Bobans teica, ka viņš jau domāja par to, ka veiks karjeru, uzspēlēja Ķīnā, uzspēlēja Eirolīgā pagājušo gadu kopā ar Žagaru. Bet viņš uzspēlēja. Bet Ķīnā arī. Parasti aizbrauc tie džeki, un tad tur vāc nereāls statistikas, bet viņam bija 4 punktu vidē. Izrādās Adrijas līga ir viņa lieta. Nē, un tad viņš esot domājis, un tad viņa piezvanīja vienkārši Dončiču duets un pārliecināja par to, ka ir vēl jāuzspēlē basīts un aizbrauc uz... Ja viņš šeit spēles, viņš varētu arī nākamā pilnu sezonu nospēlēt. Jā, labi. Mums ir konkursiņš jāizspēlē. Parādiet komentārus. Es sākšu pēdējo komentāru. Tātad vispirms par ko bija iepriekšējais komentārs? Par talismaniem. Kādiem Latvijā tagad dinozaurs ir zeļiem. Un mēs nepateicām balvu, un tā ir pēdējais komentārs. Sorry, bet Kugrēnu to lampas zvaigzni Dirsālīdai neklausīšos. Jokes on you, jo balvā ir 2 biļetes uz VFS Valmiera atbildes spēli. Sestdien, 17. datumā, Olimpiskā centrā. VF pret Valmieru. Mums ir jāizvēlas uzvarētājs, kurš talismans mums šķitīs vislabākais un kuram mēs piešķirsim biļetes uz šo spēli.
kurš pa Tā, nu labi, rekurējam pēc kārtas. BK Ogrei varētu būt liela zila sirsniņa. Sirsniņš, ģenerālmenedžers. Tas man mazliet atgādina to futbola klubam Supernova. Kādreiz bija tāda zila dzeltena zvaigzne, kas gan mazliet tāda izpūcēs izstājās. Nu, jā, bet sirsniņa, man liekas, varētu būt visi iedomājas, kad ar tādām rociņām ir tāda sirsniņa, Rīnis pats tur iet iekšā. Jā, man kā ogres sakrājas, iedomājas kaut kāds... Cilvēkā? Jā. Nu jā, protams, jā. To visi iedomājās. Nu, jā, bet sirsniņā. Bet ejam tālāk. Šreks varbūt. Ar reģionālās līgas komandām varētu būt šādi, un šie man ļoti patīk. SK Rūjiena, Saldējuma vīriņš, kas man īstenībā diezgan patīk. Bērniem patīk, un viņš dala bērniem salčuku. Nē, tad jā. Un BK Saldsgrība, šo es gribētu redzēt. Nēģis. BK Saldsgrība nēģis, un es ļoti gribu redzēt tādu. Nēģi kostīmu? Jā, tādu pelēku, diezgan neizteiksmīgu to apaļmutnieku. Tur gan tā kā visi bērni tā kā, Vai arī visi talismani smaidīgi nēģi tu gribi redzēt? Es nevaru iedomāties, bet nēģa kostīmu es gribētu redzēt. Man ļoti patīk, jā. Jā, nu labi. Tālāk mums ir godinot no varas grožiem aizgājušo Andri. BK Zemgala talismans varētu būt Zemgalas zemnieks. Čalis, salmu, cepurē un dakšu rokā. Nu tāds, pagaidi, Andris ir tas, kas bija ļoti ilgi Jelgavai vadītājs. Kāds viņam bija uzvārds? Rāvi? Nē. Rāviņš, Andris Rāviņš. Viņš bija Andris, vai ne? Jā, viņš jau ir ticis tur pie cita amata protams, politiskā, bet ok, nu labi, šī ir versija. Mums ir vēl viena versija. Nākamā man ļoti patīk. Pēc Kaspara Bērziņa profesionālas karjeras BK Ogre varētu izveidot Kaspara Bērziņa maskotu, bet man tas liekas... Zemu jāpieliecas pie bērniem. Nē, bet zini, ko man vienkārši tas maskots atgādina, jo zini, man liekas, kaut kādām šitām NCAA universitātēm ir tādi tā kā karavīrs ar gariem matiem, nu tā kā tāds vikings, tas varētu būt, man liekas, galīgi ne tas sliktākais talismans. Jēzus varbūt. Jā, Kaspars Bērziņš ir tā kā garš Jēzus. Tāpēc saka, jā. Jēzus. Labi, VFam Panda nākamā sezona jānomaina uz Andri Kiviču, lai sezonas sākumā var skanēt saukli bēgot no manis, vai tu tuvojies sev un atkal netikt play-in, bet šoreiz tak ņemam grupā no Bullshit Experience. Nu, te viss kaut kas ir sarakstīts, bet... Vienkārši cilvēks gribēja uzrakstīt bēgot no manis, vai tu tuvojies sev. Jā. Un atkal jokes on you, ja VFam nākamā sezona būs lielais budžets un viņi tiks play-off. Jā, es pat nezinu, vai NBA Europe būs play-in. Bet tu vari nostāties vēstures pareizajā pusē. Jā, kreisajā vai labajā, es nezinu. Wow, nu labi, wow ir wow. Nu, tad ir tas. Nu labi. Nu es nezinu, man, ja godīgi man patīk tas Kaspar Bērziņa variants. Nē, nu man liekas, ka Kaspars Bērziņš vai nu tās reģionālās līgas komandas. Vispār Nēģis arī nav slikts. Nu man patīk Nēģis, un plus man arī patīk Saldējuma vīriņš. Zini kā? Labi, tur bija divi varianti. Jā, nu tāpēc, un abi bija ok. Jā, un abi bija diezgan labi. Tad dodam balvu Aleksis Sābols. Jā, viens zins ir. No. Viņš jau vinēja vienu. Jā, un tas ir viens, kam es vēl neesmu, jo es neesmu dabūjis balvu, kam es vēl neesmu nogādājis balvu. Nu, un tad varbūt tās pagaidis, patīšos, tas ir. Bet, nu, tad mēs viņam varam iedot. Nē. Aleks Sābols ir saņēmis uz mani izrādi. Jā, viņš iet 6. februārī. Nu, Aleksī, tu ies arī uz 6. februārī uz izrādi? Zini, kas ir. Un viņš man tieši paprasīja par to, ka viņam nedara Rīgu, un tāpēc viņam ir uz Valmieru īstenībā izrādes. Tagad mēs viņam iedosim pagaidi. Es vienkārši nu sapratīšu. Nedzīvoja vairs Rīgā, drīzāk varētu vai uz Valmieras vai Cēsas izrādi, kurā datumā Valmierā plānojas izrādi. Nu jā, nu viņam tā Rīga... Tad mums visticamāk ir jāizvēlas cits, jo var jau būt, ka viņš atbrauc līdz Valmieras komandai. Nu labi, nē, nu vajag stulbi izvēlēties. Jā, nē, Aleks ir uzvarējis. Aleks Sābols 5, nevar būt, ka ir vēl viens, bet nē, bija ar cipariem. Liekam, Aleks Sābols ir uzvarējis, Aleks sazinies ar mums. Šoreiz ar tevi varbūt tās, jā? Jā. Būs e-pastiņš apakšā lejā, un tad uzrakstīja, ka tu esi uzvarējis šajā konkursā, un es tev nosūtīšu. Ja viņš vairs nedzīvo Rīgā, es pieļauju, ka viņam ir kāds čoms Rīgā, kam var atdot Rīgā. Jā, arī forša dāvaniņa. Noteikti intriģējošākais duels šajā Užaus kausa ceturtdaļfināla atbildes kārtā. Nu ko, slēdzam ciet šodien bodīti. Paldies, ka skatījāties. Mēs ar jums tiekamies jau pēc 2 nedēļām. Visu labi!